vieta no meteorīta, kur nesen notika meteorīts. Šādi šī vieta izskatās. Reku šādi izskatās iekšā. Šeit ir vienkārši dramatisks sāci. Es negribētu šeit dzīvot, jo te ir visi jāmāliem. Un tā kā šeit ir baigi izbraukāt, šeit ir baigi grūti pārvietoties. Un reku mēs uztaisīsim aptājā rekiem stiplanētie dansi. Ko jūs varat teikt par šo notikumu? Es varu teikt, es te vakar atnācu, es te pats pie krūmiņiem turāju, pēkšņi, redz, šits te mērkeķis skrīt. Mums uzbruka. Ierosi. Tas arī pagaidām būs. Labi, turpināsim reportāžu no meteorīta vietas. Un tas man ļoti liekas baigi forši, jo reku esmu galvenais reportieris. Tā ir Zaķis Trušonkuls. Un tātad, reku. Nāc, grib jums kaut ko teikt. 3 kilometri no krišanas vietas parādījās Juronkuls. Nezinu, kāpēc, bet viņš dziedāja šņiep, šņap, šņapī, Juris dzīvo skapī. Un parādās tikai naktī. Tad mēs redzam, ka šausmīgs trieciens bijis ir, jā? Tikai Juris krīt. Mēs varam pateikt pēc šī zāles asniņa. Jūs viņu neredzat, jo viņš ir ļoti mazs. Gribēju teikt, ka ciplanētieši domā, ka mēs nesaprotam, bet viņi paši nesaprotam. Patīk tas tev. Un ko jūs domājat par? Es domāju, ka šī vieta ir ļoti dramatiska, jo, tā kā Juris nokrita, viņš iztaisīja ļoti lielu bedri. Juris ir kritis, laikam, galvu pa priekšu. Viņš ir pastrādājis. Viņš vajag labi pastrādājis ar šķipelēm. Jā. Un man liekas, ka šeit nāk saimnieki, tā kā mēs beigsim filmēt, un mēs tinām makšķēs. Labi, davai uz redzēšanu.